Skolēniem pavasara brīvlaiks beidzies, jāatgriežas skolā, tomēr Elita ne visi to dara ar lielu entuziasmu. Vienam problēmas ar skolēniem, citam problēmas ar skolotājiem, bet vēl kādam sekmes, Jā, un Latvijā ir apmēram 200 skolu, kuras ir vienkārši ekscelentas. Proti, tur nav neviena nesekmīga skolēna, bet tajā pat laikā ir vēl krietni vien daudz skolu, kur pat trešdaļa audzēkņu ir gan nesekmīgi, gan sēž pa vairākiem gadiem vienā klasē. Nu, un tad izglītības kvalitātes valsts dienestam radās jautājums, kā tas ir iespējams? Iespējams, ka atbildi uz šo jautājumu sniegs arī mūsu nākamais stāsts. Nav nekāds noslēpums, ka Rīgas 2. ģimnāzija skaitās viena no prestižākajām skolām. Tomēr dažus vecākus māca aizdomas, ka šis prestižs veidojas atbrīvojoties no nevēlamiem skolēniem. Jaunietim nepadevās matemātika. Skola deva laiku 1,5 mēnesi, lai atzīmes izlabotu. Vecāki nolīga privātskolotāju un sekmes uzlabojās. Un tā no februāra beigās man dēls zvana un saka, ka viņam ir 2 iespējas. Vai nu nākamajā dienā ir jāizņem dokumenti no skolas, vai arī pirmdienā viņu atskaitīs. Nobijies no draudiem, puisis lūdzis vecākus viņu no skolas izņemt. Protams, tas varbūt nav tas labākais variants, jo tiešām līdz mācību gada beigām arī palikuši daži mēneši, vai ne? Bet kā es jau minēju, 2. oktobrs nav noteikts termiņš atskaitīšanai. Skolēnu izslēgšanai no skolas ir jābūt rūpīgi izvērtētai. Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos jābūt paredzētai kārtībai, kāda ir sodi par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu. Lielākoties tie, cik mēs pēc pieredzes esam konstatējuši, tie ir aizrādījumi, brīdinājumi, rājieni, un tad, protams, galējais līdzeklis ir šīs pieminētais rīkojums par atskaitīšanu, taču pirms tam skolai jācenšas darīt viss tas, lai līdz tam nenonāktu. Tikties aci pret aci un kameras priekšā izstāstīt savu versiju par notikušo, ģimnāzijas direktors atteicās. Vien telefona intervijā skopi paskaidrojot, ka vecāki paši labprātīgi dēlu esot izņēmuši no skolas. Nevis skolas vadība to piespiedusi darīt. Iesniegumi tad parādās, kur ir šāda veida teikums, kad mani piespiež, bet, jūs saprotiet, to pierādīt ir ārkārtīgi grūti. Pēc papīriem skaitās, ka vecāki paši izņēmuši dēlu no skolas, bet faktiski viņi bija spiesti to darīt, jo skaidrs, ka skolas rīcībā ir savas sviras, kā nepieciešamības gadījumā nevēlamiem audzēkņiem padarīt dzīvi ļoti sarežģītu. Skola katru gadu aizpilda atskaites, kurās norāda, cik tad ir šie atskaitītie izglītojumi. Un, protams, atsevišķos gadījumos viņiem jāskaidro, kāds bijis atskaitīšanas iemesls. Es pieļauju domu, ka, lai neskaidrotu, nenorādot sīkāk šo informāciju, kādēļ, jeb ka viņš ir izslēgts par šo iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, viņiem izdevīgāk ir norādīt varbūt pēc paša vēlēšanās. Taču, ja skola atskaita izglītojamo, tā uzņemas zināmu risku. To lēmumu var apstrīdēt pašvaldībā, un tad pašvaldība vērtē, vai tas atskaitīšanas pamats bija tiesisks. Sistēma prestižajās skolās, kā tikt vaļā no trīnieku karaļiem, ir smalki noslīpēta. Lai ģimnāzija nezaudētu savu statusu, viens svarīgs faktors ir, ka 2 iepriekšējos mācību gadus nemazāk kā 75% izglītojamo mācību sasniegumu novērtējums centralizētajos eksāmenos nav bijis zemāks par C līmeni. Mēs uzzinājām, ka mans dēls nav vienīgais, kuram ir nesekmīga atzīme uz februāri. Sekmju izrakstā ir vēl tādi bērni, un dažiem no tiem nav pat bijuši brīdinājumi, ka vajadzēs atstāt skolu. Šāda informācija droši vien ir jāpārbauda, vai gadījumā nav varbūt atšķirīga attieksme iespējama konkrētajā gadījumā. Ņemot vērā, ka ir vairāk šādas prestižas skolas, kuras praktizē iebiedēšanas pasākumus, speciālisti iesaka pirmkārt šos draudus dokumentēt, ierakstīt. Otrkārt, labprātīgi no skolas neaiziet, ļaut, lai atskaita, jo tad pastāv iespēja šo lēmumu pārsūdzēt.